Šodien esam pašā Vecrīgas sirdī. Vai zinājāt, ka Andele Mandele ir kā droši vien visiem pierasts ir internetā, bet ne tikai internetā. Un viņa ir arī Vecrīgā, tā kā iesim apstīties, ko nozīmē Andele Mandele fiziski klātienē un aptaustāmi. Kā tas izskatās? Tās ir Andeles mājas. Čau, Mārci! Laipni lūgts House of Andele Mandele, ko daudz maz nezinu, kad Andele ir ne tikai online, bet arī offline iepirkšanās. Tas sākums bija šeit vai tas bija internetā? Sākums vispār, protams, bija Andele Mandele, vispār pirms 16 gadiem klātienes tirdziņi, tad pirms 10 gadiem portāls. Un šis, ja nemaldos, ir 7 gadi House of Andele. Pilna māja ar labām lietām. Jā, pilna māja ar labām lietām. To, kas ir šeit, es varu atrast arī online. Jā, šeit ir pilnīgi visas lietas, kas ir, tās ir arī online. Un jāatzīst, ka šī ir tāda mūsu vairāk tā kā biroja vietne un atmosfēras vieta. Un kas šeit ir populārākais? Kleitas, kurpes vai kas ir tas? Vispār tagad topā, protams, ir viss, kas ir saistībā ar siltajiem ziemas un rudens mēteļiem, ko arī uzvilkt uz operām. Bet ļoti daudz ir topā arī vienkārši ikdienišķas lietas, kas ir vienkārši, ko tu ikdienā var vilkt. Te tās pērles arī dzīvo. Jā, un kā tās pērles, tad kā viņas ceļo tālāk? Kā viņas nonāk pie saviem jaunajiem nesētājiem? Jā, mēs sūtam viņas ar pakomātiem, krājam DPD bezmaksas sūtījumus. Jā, un tad dodamies pakomātu, nosūtam, vienmēr kā dāvaniņu pieliekam klāt. Tā kaut kā. Spēlējamies veikalos online. Mēs arī esam veiksmīgi, gribētos teikt, ieintegrējuši pakomātu noformēšanas references portālā. Attiecīgi nav jāiet uz atsevišķu, DPD lapu, lai noformētu sūtījumu. Un tad ir tā labā ziņa, ka tu pilnīgi visiem vari izsekot līdzi, ir atsevišķu sadaļu mani sūtījumu. Ir viss vienā vietnē un viss ir redzams ar visām statusiem, visu pārējo. Nu labi, un tad droši vien pēdējais ir, vai Andele izjūt arī Ziemassvētkus? Īstenībā tad ļoti uz Ziemassvētku laiku Andelē ļoti sāktivizējas mājražotāju sadaļas, rokdarbi, viss, kas ir ražots mājai, bērniem, tādas unikālas dāvanas. Un vēl ir ļoti interesants ap janvāra vidu, kad aktivizējas uzdāvināto nevajadzīgo dāvanu tirgošana tālāk Andelē. Ir kaut kādi rekordi, kas tev ir tādi labi piemēri palikuši, ko varbūt kāda no meitenēm ir kādu citu veidu rekordu sasniegusi? Rekordi, ko mēs vismaz esam redzējuši par kādām dārgākajām precēm, un kad Andelē ir arī pārdota automašīna, tas ir liels sasniegums. Klātienes pasākumā esmu saskaitījusi vienai kleitai 7 saimniekus. Tad padomā, cik tā kleita ir sevi nopelnījusi un atpelnījusi ar uzvīdi, cik viņā ir investēts par šitiem visiem gadiem.